Jā, labi. Es dodu tev iespēju pastāstīt, kā tu nonāci līdz zālē. Jā. Visu stāstu, jā. Pēc tam man tev jautājumu. Ok. Tagad tu pats pagaidām stāsti. Paldies. Paldies, jā, esmu Kalvis, esmu treneris no Limbažiem. Feliksa treneris, tā mēs arī esam iepazinušies. Feliks neilgi pēc Covida sāk nākt pie manis trenēties. Un tad daļai arī ļoti lielā mērā daļa viņa esmu arī šeit tagad ar jums. Jā. Un pastāstīšu, kā esmu nonācis līdz savam, es pat gribētu teikt tā, sapņu piepildīšanai. Jā, nevar jums tagad uz sitienu parādīt, tur tālāk ir mana sporta zāle, kurā mēs ar Feliksu un daudz dažādiem citiem dombiedriem taisam treniņus, tādi funkcionālā fitnesa treniņi un attīstam visu, ko attīstam koordināciju, spēku, lokanību, veiklību, visas tās iemaņas, ko īsumā cilvēkam ir jāmāk, neatkarīgi no vecuma. Un kaut kā tā, bet kā līdz tam es nonācu? Nu jā, tad jāsāk ar to, ka man ir vismaz 12 profesijas izmēģinātas. Jā, esmu ļoti, tā kā man patīk teikt. Draugi man saka, esmu emulators. Tas ir tāds cilvēks, kas spēj darīt visu kaut ko. Un tā arī ir sanāca, ka esmu izmēģinājis visu kaut ko, līdz kamēr esmu nonācis pie tā, ko es gribu darīt. Un darot visu kaut ko, vienmēr ir bijis sports. Vienmēr man ir ļoti aktuāls bijis sports. Lai gan pašā jaunībā to tā nevarētu nosaukt. Es biju diezgan liels huligāns. Man draudēja kolonija, man draudēja izslēgšana no skolas. Un biju tādā pilna apmēra bulijs, ja godīgi skolā. Un tur īsumā sākās tas ceļš, jā, kad ģimene man bija ļoti laba, mīloša ģimene. Man ir brālis, divi tēvs un māte. Pārticis vienmēr bijām, mīlestība arī bija ģimene, bet kaut kas trūka, vecāki daudz strādāja, un es meklēju kompāniju uz ielas, un sanāca atrast dombiedris, kurām bija cigaretes, alkohols, paldies Dievam, narkotikas tajā laikā nebija aktuāls, vismaz tajam manam galam, kur es dzīvojos, jo visticamāk arī būtu uzsēdies uz tādām lietām. Un tālūk, slīpējām ielas vismaz līdz 14 gadu vecumam. Tā brutāli jau teikt, mēs apbižojām cilvēkus, apbižojām vienaudžus, un bijām, diezgan tādi nelabvēlīgi. Mums patīk taisīt nepatikšanas, un pēc tam vietējā laikrakstā lasīt to mazo kriminālu ziņu rakstīnu, ko tad esam sadarījuši, un paši lepojāmies ar to. Bet tad kaut kā vienā brīdī sanāca, kad to visu dabūju atpakaļ. Es dabūju, man nodarīja pāri, pazemoja lielāki čaļi, lielāks čals. Un tas bija tāds baigais pagrieziena punkts, kad es sapratu, bāc, vecais, tu dari tieši to pašu, ko tagad tev dara, un tu negribi tā dzīvot, un tu negribi darīt pāri nevienam citam. Kāpēc? Un tas bija tāds baigais klikšķis, kad sāku nodarboties aktīvi ar sportu. Gāju uz vieglatlētiku, gan airēšanu, visādi sporta veids pamēģināju, bet tāda bāze bija vieglatlētika. Un sāka parādīties labi rezultāti, un tur jau tas sports aizgāja, un pilnībā nomainījās dzīvesveids, nomainīja draugus. Un palika par normālu cilvēku. Mammai, un galvenais, man mamma ir skolas direktora, ne viņa administrācijā vadībā. Viņa mammai bija vienkārši sirmi māti. Bija reize, kad direktors stāvēja pie durvīm un pateica, tu iekšā nenāks. Un es domāju, bāc. Protams, es nesapratu, ko es nodaru mātei, es nesapratu vispār savas tās sekas visām darbībām. Bet tas sports kaut kā salika labi to galvu atpakaļ, tās pareizās sliedes, ieved pareizās sliedēs un ļoti sāk nodarboties ar sportu. Labs panākums guva vieglatlētikā sprintā tieši olimpiādē, Latvijas jaunatnes olimpiādē. Nostartēju trīniekā un vēl dažādos tādās normāla mēroga sacensībās, varēs jau pierādīt. Tālūk, un tad es trenējos, mācījos, mācības arī uzlabojās. Viss jau būtībā uzlabojās, nomainot to vidi, kas bija ielas, kas bija smēķēšana, kas bija alkohols. Bet tam visam bija jāiziet cauri, es to nesaprastu, es to nepamēģinātu. Un tad, man laikam patīk visu pamēģināt, ne gluži uz sevis, bet lai par to pārliecinoši teikt, es zinu, kā tas ir.
Un nevienmēr tai ģimenei arī jābūt ir nelabvēlīgai videi, lai tu pats nelabvēlīgā vidē iekāpt. Tā kā tur ir kaut kas vairāk, jā. Tālūk, un tad es sportoju, un sapratu, tālāk man uzaicināja jau ar cīņām nodarboties ar cīņām, un sāk nodarboties ar boksu, turpat vēl vidusskolā. Un beigās es esmu Igaunijas vicečempions kickboksā līdz 81 kilogramam. Esmu pirmais ārpus Rīgas, ir tāds budo kauss Rīgā katru gadu notiek, un rīdzinieki viņi ir lepni par to, tas cīņas sportā ir ļoti prestiži. Un to kausu paturēt savā pilsētā, un es biju pirmais, kas no Rīgas viņu iznes ārā, jo uzvarēja rīdzinieki sportists, un tad bija tāds paga, kas tās pačāla. Jā, nu tas tā netika tajā laikā tik ļoti popularizēts, tas ir 2007.–2008. gads, nu tad internets vēl nebija tik populārs, un Instagrams un vispārējais, kur es tagad, piemēram, aktīvi darbojos, un tālūk, jā, un tad vēl dažādas cīņas. Es pat gribēju bildi ielikt, man ir cīņu bildes ar Mairu Briedi, to pašu mūsu slaveno Mairu. Vai parādīt, jā. Labi, ka ir Feliks, jā, man tā, share. Tad tu share visu ekrānu, vajadzētu būt. Šajā visu ekrānu, tad redzēs Fortnite un vispārēj, ja, kā uz kompīteri. Ja tu traucē, mēs... Nē, man netraucē, viss kārtībā. Tā, kur te man ir tās cīņu bildes, šeit, piemēram, reku, es skaistuls redzam. Šāds es izskatīju, redzat, ja? Vajadzētu būt, ka jā. Jā. Jā, šeit ir budo kausa uzvara, jā, tad tālāk te ir ar Mairi, reku arī tieši tā bildu kvalitāte. Trešais no labā kreisās puses ir tas Mairis, es tur otrā pusē trešais ap liku galvu. Jā, tad mums bija tāda Rīgas sportisti pret Cēsu sportistiem. Jā, es nepieminēju, es uz Cēsīm braukāju. Man bija tāda apņemšanās nodarboties ar to visu, kad es no rīta taisīju treniņu te Limbažos un biju speciāli noliku tiesības un katru vakaru braucu uz Cēsīm sportot ar Cēsu, jo tur bija boks, vairāk vajadzēja attīstīt boksu. Jā, šeit man zelta medaļa. Jā, par uzvaru atkal par Rīgas sportistu. Te man ir medaļa ar sasistu seju. Kaut kā tā, jā. Tas, un kas interesanti, ar to cīņu sportu man komandas biedri, arī vienā no pirmajām cīņām. Ar to cīņu sportu iemācies vienu lietu, ar lielāku spēku nāk lielāka atbildība. Un tad līdz ar to tu saproti, ka, kā nav uzliks atpakaļ. Jā, vairāk jau laikam, jā. Jā, ar lielu spēku nāk liela atbildību, un tev vairs negribās kādam darīt pāri, nepamatot, un vispār, jā, būt preteklim pa dzīvi. Un tādējādi rodas jauni kontakti, cilvēki tev sāk cienīt, un aiz to, ka tu cieni cits cilvēks, un baigi forši tā visu tā dzīve iegriezās tālāk. 11. klasē baigi interesanta sporta zāle, kur es tagad esmu, ir bijušā kluba pagrabā. Un es tajā te pašā klubā 11. klasē sāku strādāt pa bounceru, tas ir ārā metējs. Un pilsētā man ļoti cienīja, un es jau 11. klasē biju vietējā klubā, nakts klubā ārā metējs, un jā, strādāju šeit. Un īstumā ļoti daudz ko redzēju, pārdozēts cilvēks ar narkotikām, kautiņus redzēju un vēl dažādas brīnums. Un tas veidoja kaut kā tādu labu stresa noturību pret to, ko tālāk es dzīvē darīju. Tālāk es strādāju par apsargu, par operatīvu apsargu Rīgā. Tas bija laikā, kad es aizgāju mācīties, kā mazliet haotiski, man mazliet neurotiski. Es mēģināju stāstīt no vienas puses uz otru, gan jau tiksiet līdzi. Jā, pabeidzu skolu šeit, aizgāju uz Rīgu mācīties par juristu. Sāku mācīties jurisprudenci Policijas akadēmijā un pie reizes strādāju par operatīvo darbinieku Rīgā, apsardzē. Tas ir tie, kas brauc uz izsaukumiem. Tajā laikā diezgan bieži bija noziedzība, diezgan augsts bija noziedzība, bija zagļi, bija narkomāni, un ar tādiem bija jācīnās. Un tā pieredze gan klubā, gan cīnoties ar čaļiem ringā, tas viss īsumā ļoti labi atspēlējās pēc tam darbā. Jā, pusotru gadu nomācījos, ļoti labi gāja augstskolā, jurisprudencē man patika, bet tad bija liels pagrieziena punkts dzīvē, iemīlējos.
iemīlējos tagadējā sievā. Mums kopā ir 3 bērni. Un tas bija labākais lēmums. Jā, diemžēl pametu augstskolu, bet vai diemžēl vai pa laimi, es nezinu, kā būtu pareizāk teikt. Bet neko nenožēloju. Vecākiem, protams, sāpīgi, tas bija finanses, tas bija savus 1500 lati vai pa 2000 pa ieguldīts jau pa mācību maksu un pa vispārējo, tātad jau vēl vairāk. Jā, vecākiem bija sāpīgi, bet, ko tu mīlestībai pretī padarīsi. Un tieši tā, tas tālāk atspēlējās ar to, kad 3 brīnišķīgi dēli man un baigi forši. Bet jā, ar to man karjeras kāpums nebeidzās. Tātad es biju apsargs, es biju vēl bērnībā, es tur vēl gaterī strādāju un ceļstrādnieks biju tēvam līdz uz ceļa. Kur tad es tālāk aizgāju? Atgriezāmies ar sievu Limbažos, pēc tās nelielās Rīgas pieredzes. Strādāju šeit Fēniksā apsargu. Tā arī bija diezgan interesanta pieredze, spēja zālē strādāt. Bet, un vienmēr jūtu, tas te nav man. Nostrādāju 3 mēnešus, aizēju prom, iestājos par pārdevēju strādāt. Tur es nostrādāju mēnesi. Man nekad nav bijis problēma aiziet no darba. Ja es no rīta pieceļos, man ir sajūta, es negribu iet uz turieni, tad es domāju kaut ko un rīkojos. Nevajag sev laust, un to es jums ikvienam gribētu noteikt. Grūtības vajag pārvarēt, bet nevajag sev laust kaut kādā ziņā. Ja nav, tad nav. Un jāmeklē ir varianti un iespējas, kur velk īstenībā, kur velk sirds. Un es gāju uz ceptuvu strādāt. Tātad es tur nostrādāju 5 gadus ceptuvē pa maiznieku, māku uzcept maizi. No A līdz Z, tātad pilnīgi visu procesu. Pastrādāju pa maiznieku, 5 gadus, un paralēli tur tajā mazā laiciņā aizbraucām arī pamēģināt uz Angliju padzīvot, jo draugs sastāstīja, ka tur zāle ir zaļāka. Gribējās labāku auto, lielāku māju, foršāku televizoru, jaunāku spēļu konsolu, un aizbraucām, un tur bija 2 nedēļas. Nakts darbs, jāstrādā milzīgā saldētavā. Biju nopircis traktoru tiesības, tur arī bija smieklīgi, iekāpu traktorītī tādā kariņā, un es nemāku viņu iedarbināt, jo es reāli nopirku tiesības, lai tikai dabūtu labāku darbu. Un tas čals saka, let's go. Un es pilnīgi uzkārījos pie tā traktora, un kaut kā jau man aizgāja viņu iedarbināt, bet bija ļoti nērti. Jā. Es jau mēģināju stāstīt, ka mums ir veclaicīgs traktors, te bija viss elektroniski, bet sagāja viss, viss veiksmīgi sagāja, bet tur arī nenoturējos ilgāk pa nedēļu. Pa naktīm bija jāstrādā 12 stundas naktī, 6 dienas nedēļā. Tu esi zombijs pilnīgākais, un es sapratu, nāfik šito visu, dēļ krutākas mašīnas, dēļ televizoru, netaču tas nav priekš manis. Visi draugi gan teica, tu pamēģini, pacieties, būs labi, pielāgosies. Es teicu, nē, man nevelk visu, man velk atpakaļ uz mājām. Un atgriezos atpakaļ Limbažos, forši, ka man ceptuvē paņēma atkal pastrādā, tā kā tur. Visur, kur es strādāju, man patīk izcelties ar to, ka es strādāju uz 100, un atdeve man ir liela, un novērtē, darba devējs vienmēr ir pateicīgs tur, kur es esmu. Jo es nečakarēju sevi, es nečakarēju viņu, un es strādāju. Bet tad pienāca man laikam 28. vai 29. dzimšanas diena. Es guļu gultā, un man sāp pirksti. Es jūtu, ka man pirms tā vēl kāds dūrēs pirksti no tā, ka tu esi pārstrādājies, no tā, ka tu esi ar rokām to maizi mīcīs, un tev vienkārši ķermenis jau pats pa sev vairs negrib turēt. Un es domāju, esmu jauns džeks, es šitā negribu nodzīvot, jo kas bija vēl? Visus kolēģis, ko es redzēju, kas tur bija ilgi strādājuši, 10, 15, 20 gadus, viņus visus mocīja kaut kādas slimības, vai muguras, vai pleci, vai ceļi. Būtībā cilvēki paši sev drupināja kopā aiz tā smagā fiziskā darba, un es domāju, vecais, es tā te negribu dzīvot. Un tad man dzimšanas diena ir 29. septembrī. Es mēnesi pēc oficiālās iestāšanās augstskolās, kad pirms septembra stājās augstskolās, nākamā dienā piecēlos, savā dzimšanas dienā aizlaidu uz LU un iestājos pa pedagogu, pa skolotāju, iestājos pa sporta skolotāju mācīties. Un viņi man tur ar atvērtām rokām uzņēma par spīti, ka es biju nokavējis visu to, bet te jau vienkārši nauda seko skolēnam, studentam, viņiem, protams, vajadzēja mani. Un
tā, es tur sāku mācīties neklātienē par sporta skolotājiem. Jāsaka godīgi, sākumā biju diezgan skeptisks, bet vēl es nebiju skeptisks. Es cītīgi mācījos, paralēli strādāju ceptuvēm. Tad no ceptuves es aizgāju strādāt uz Salaspils pašvaldības policiju, jo tur bija maiņu darbs, varēja bišķi vieglāk sakārtot laikus ar augstskolu. Pāris reizes degpunktā nokļuvu, esmu atrunājis narkomānu no vēnu pārgriešanas, esmu ķēris zagļus, bandītus, gāzes viņas zemē, slēdzis rokdzelžos, esmu šaus ar teizeru arī cilvēkam, kas nāk ar nazi virsū. Tā pieredze ļoti interesanti, un tur arī strādājot gandrīz 30 stundas maiņu, 24 maiņa, sapulce, pirms sapulce, pēc brauciens šurp turp uz Limbažiem no Salaspils savus 30 stundas paņēma. Un arī baigais zombijs sāk justies, grūti funkcionēt, tu dusmīgs paliec mājās uz visiem sāc dusmoties, uz bērniem dusmojies un saprot, nē, atkal vai kalvi pārslēdzies. Un aizgāju uz tādu brīnišķīgu vietu, kā Katvaru internāta skola, specializētā internāta skola, pusotru gadu, veselu mācību gadu nostrādāju internāta skolā ar bērniem, ar traucējumiem. Un es biju nakts audzinātājs, man bija tāda interesanta amats, bet specializācijā, lai arī es biju sporta skolotājs, man tur norādīja, ka man iedēvā audzināšanu, nakts audzināšanu. Un tas nozīmē to, ka internātā bērni paliek no pirmdienas līdz piekdienai, un kādam viņus jāpieskat arī naktī. Un es katru otro dienu no 4 līdz 9 rītā biju tētis, jeb audzinātājs 54 bērniem. Man bija auklīte, un es biju kā bērndārzā audzinātāji. Tikai šitādā veidolajā džeks, un vecums tur bija no 4 gadiem līdz 24 kaut kādiem. Jā, tur arī liela bērni, kas ir mazā bērna prātā, un baigi savā ziņā smagi. Bet, kā jau man tā lielā darba pieredze, man īstenībā nekas vairs nenošokē. Viens interesants gadījums man nošokēja, bija 2 nedēļas pagājuši darbiņā, tā internātā auklīt man bļauja. Kalvī, atnāc paskaties, Kalvī, atnāc palīgas. Kas noticis? Es aizēju uz dušām, un tur 2 brālīši, tā diezgan varbūt vēl tagad no rīta jums to stāstīt, apkakājušies, un tās fekālijas sākuši izmantot kā ziebs. Neko, kausu uzvilkt cimds un aiziet, mazgājamies tagad visi kopā. Tā kā nākamā atkal darba pieredzīt ar tādu labu garoziņu. Bet tur interesanti ir tas, ka internāta skolā arī veda bērns ne tikai ar traucējumiem, bet arī tādus, no kuriem visi grib atkratīties. Mājās nevienam viņš neinteresē. Viņš ir vesels, viņš pat ir ļoti gudrs. Skolā viņš ir azbainieks, tātad viņi arī uz katru mācību sezonu viņi met no vienas skolas uz otru skolu, kamēr viņš nonāk līdz internāta skolai. Un ar tiem bija visgrūtāk, jo viņi negrib teikt ļaunīgi, bet viņi saprot, ka neviens viņus negrib, un viņi arī pret visiem ir ļoti riebīgi, asi, agresīvi. Un tad sanāk, ka tiem bija grūtāk strādāt nekā ar garīgi slimiem, jo slims ir slims. Viņš pat nezina, ka viņš ir slims. Viņš ir tāds, kāds viņš ir, bet tāds, kas ir apzināti riebīgs un ļauns, tad ir grūtāk. Nostrādāju gadu tur, un pēc tās pieredzes nācās pašam meklēt palīdzību. Dabūju braukt uz trenčiem un arī savu galvu sakārtot. Jā, sanāca nedaudz. Es ļoti vaļsirdīgi jums visu stāstu, bet man patīk dalīties ar savu pieredzi. Sanāca arī tur meklēt pašam speciālistu, lai pēc tās smagās vides sevi sakārtotu. Paldies tur, doktoram Arājam, pāris vizītes. Un galvenais jau ir, ja jūt, kad ir kaut kas spiež, kaut kas nesanāk, vai kaut kur tu uzskaries, jāmeklē palīdzību, sākdam kaut vai ģimenē, draugos. Un var atrisināt arī problēmas, kad liekas, ka nav izēja vairāk. Jā, galvenais ir mēģināt. Kā mums tālāk gāja? Tālāk es iestājos, aizējot no Katvariem prom, mums Limbažos uztaisīja peldbaseinu. Un tur jau beidzot bija tāds atalgojums, un man liekas, beidzot man ir tāds skaidrs par to, ko varu darīt. Es tur nostrādāju par glābēju un par peldēšanas instruktoru. Arī ļoti forša pieredze, siltā jaunā basēnā ar lielu džakuzi, ar dažādām spā zonām, novad sīkajiem stundas, pats peldos un vienkārši kaifoju.
Un tad jau sākās tāds jau tāda atalgojuma sajūta, ka par to visiem sūdiem, ko esmu pārdzīvojis, izdzīvojis, kad jau nāk atpakaļ. Un tur arī nostrādāju līdz Covid laikam. Iestājos tur arī, pabeidzu augstskolu. Paralēli vēl sāk strādāt Limbažu vidusskolā pa sporta skolotāju, tātad man bija 2 darbi. Īsumā baigi forši, 2 pilnas slodzes darbi, laba alga. Dzīvoja cepuru kuldams, pieteicās 3. bērns, mums jau kopā 3 bērniņi tajā laikā. Un uznāca saucamais Covid. Uznāca Covid, un tas arī bija jau lielākais nākamais pagrieziena punkts. Mēs abi ar sievu diezgan pārliecinoši nostājāmies par to, ka nevakcinēsimies, kad es esmu mazliet tāds rebels, saprotat, ja? Tāds mazliet pret sistēmu. Man besīja, jo man vairāk uzspiež, jo man mazāk gribās to darīt. Un tad pateicu, pie vēlni jūs visas, paldies, Riku, atlūgums, maksimāli novilkt, cik es ilgi varēju. Uzrakstīju atlūgumu no abiem darbiem. Cilvēki vienmēr man apkārt teica, Kalvīt, ko tu bērns pabaros, ko tu darīsi, tev nebūs varianti, tev nāksies špricēt. Un es teicu, nē, skatieties, viss notiks. Un baigi interesanti, ja tu dzīvē aizver vienas durvis, vienmēr atvērsies kādas citas. Un tas ir reāli strādā. Es uzrakstīju atlūgumu, izgāju ārā no skolas, es nogāju 20 metrus, man nāca pretī paziņa un teica, Kalvīt, ko tu dari? Man ir variants. Es tikko atlūgumu uzrakstīju, davai stāst, kas tev ir. Iedomājieties, kā notiek reāli. 3 minūtes bija pagājuši kopš atlūgumu uzrakstīju, un man jau nāk varianti pretī. Bet jā, tas kaut laiks nebija viegls. Es dabūju haltūras visādas, jā, tādas interesantākā haltūra bija braukt uz zvejas kuģiem, nevis uz zvejas, bet uz Amerikas kravu kuģiem. Milzīgs konteineru kuģis, un bija jākrāmē, jāpako preces, nevis preces, bet lika iekšā tādas celtniecības kastes liels, un viņas tur vajadzēja stiprināt. Un smieklīgākais tas, lai tiktu ostas zonā, man jāizbrauc ar robežu. Tur ir robeža. Katrā ostā ir robeža, pasi jāparāda. Un tajā laikā arī prasīja, lai iebraukt pār robežai, vajadzēja Covid certifikātu, un man viņš nav. Bet viņiem vajag mani, jo es labi strādāju, viņiem vajag čais, kas strādā. Un es noslēpies tāds meksikānis bagažniekā ar somām apkrāmējies, rulēt savu robežu. Tur tie robežnieki diezgan tā, ar lampiņu pārlaid pār mašīnā, 4 purni, 4 pasas aiziet. Un es 5. bagažniekā ar somām apkrāmējies, rulēju iekšās, lai ģimenei pelnītu naudu pa naktīm. Tā kā episki. Jā, pa ziemu to, vai ne? Paldies, Ralf, es redzu, ka tev patīk. Jā, pastrādāju tur, ļoti smagi bija, bet nekad man nebija zaudēt cerību, ka viss būs kārtībā, kad pa man parūpēsies augstāk spēki vai tas, ka es ticu sev un pats sev nepiečakarēju. Un turējos, līdz kamēr parādījās iespēja uzrakstīt biznesa projektu. Es biju bezdarbniekos tajā laikā, paldies Dievam, bezdarbniekos varēju tikt arī bez certifikāta. Un uzrakstīju projektu pa sporta zāli. Pusgadu rakstīju, līdz kamēr uzrakstīju. Un no visas Latvijas mans tas projektiņš aizgāja ar 2. augstāko rezultātu. Bija 3 kārtas jāsapilda. Un tikām tālāk un uztaisīju savu sporta zāli. Un tad jau 2,5 gadus ļoti veiksmīgi darbojos kā treneris, kā fitnesa entuziasts Limbažos. Cilvēki man ir ļoti daudz, cilvēki man nāk un darbojās. Un tāda laba sinerģija veidojās, es labu enerģiju viņiem iedod, viņi iedod man enerģiju, un mēs tādu hype uztaisām, un, ja godīgi vajag forši, es labprāt jums arī visiem kādreiz uztaisīt treniņu, es domāju, jūs to novērtāt. Feliks, mēs pat varam bišķi ienes zālē? Jā, mīļi, Tāpat telefons ir. Jā. Atspēlst tā skolētāji. Es viņš mīļā parādījuši, man taču gribās, tas ir mans lepnums. Ui, tas viss kārtībā. Tālūk, te mana sporta zālīt. Pavisam vienkārši. Zviedra sieniņā, tāda skrejceļš, hanteļu statīvs, spoguļi. Bet tur ir tāfeli, parasti šodien tāfeli nav nekas uzrakstīts. Tur ir menju, man patīk teikt. Te ir kaut kāds iekārts, atkal brīvie stieņi, spoguļi. Kaut kā tā. Un te es haipoju par dzīvi, par sportu. Viss kārtībā, Feliks apgāz ūdens glāzi. Gadās arī labākajiem.
Un tālāk, te man tāds priekštelpiņu, un plāns ir, protams, mazliet varbūt pat attīstīties tālāk, kaut ko piesaistīt vai kāds. Man ir labi draugi, man draugi arī bieži vien. Es pret visiem esmu labs, ja drīzāk es izturos pret cilvēkiem tā, kā es gribētu, lai pret mani izturās ar cieņu, savā ziņā arī ar mīlestību, un tas atmaksājās. Un es nekad no viena neko negaidu, tas pats kaut kā organiski notiek. Tā kā, ko es jums varu ieteikt, klausiet savu sirsniņu, esiet labi pirmām kārtām pret sevi, jo, lai kaut kas labs atnāk, jums pašiem sev jāmīl, un kāpēc, lai kāds jums kaut ko dot vai augstāk spēku, ja jūs neesat patiesi pret sevi. Tā kā kaut kā tāds ir mans ceļš līdz Reku Golden Gorilla Gym, un kāpēc tāds nosaukums? Jā, Golden Gorilla Gym, es jums laikam otrā pusē rādās, viņš otrādāk. Mēs tas jau spriedām, kā lai taisa to nosaukumu, tur bija visādi varianti, jautrie muskulīši vai, smieklīgi, bet ej un izdomā sijā nosaukumu. Un nonācām pie GGG, mums patīk tas simboliņš, GGG, Golden Gorilla Gym. Golden par to, ka mūsu ķermenis ir kā dārgakmens, kas ir jāatrod, kas ir jākopj un par ko jāparūpējās. Un tad tā ir nenosakām vērtība. Jums var būt miljonu kontā, bet ja tu esi sliktā fiziskā formā, sorry, tu baigi tiem miljoniem nekur tālu netiks. Tātad jāsāk ir ar savu dārgakmenu ķermeni. Gorilla, tā ir tāda kopiena, uz ko mēs arī ejam. Feliks man ir labs draugs. Katrs klients man ir īstenībā ļoti tuvs. Un es viņiem esmu tūs. Un mēs veidojam sev tādu ģimenisku kopienu, kāds ir Gorillu, tas arī modelis. Viņi arī viens par otru rūpējās. Mammas pieskat citām mammas, tēva aizstāv bērns māc, un mēs esam tā tiešām ļoti draudzīga kompānija. Piemēram, šogad taisīsim jau otro Ziemassvētku balli, un ejam pārgājienos, atpūšamies arī ārpus zāles. Cilvēki ļoti priecīgi. Un jau ir tā, ka jātiek te ir iekšā. Tā kā, ja man kāds prasīja, ka es gribu uz treniņu, es saku, sorry, viss ir pilns, bet ja kāds atkritīs, varu tev padot ziņu. Jā, tā kā esmu uztaisījis tādu labu vērtību pats sev. Un kāpēc? Es pats sev novērtēju, un līdz ar to arī citi mani novērtēju. Un redz, kā tas atgriežās pašam pie sevis. Džims tālāk jau džims, tas jau ir džims, mums te patīk. Jā, džims. Drīz man arī būs tetovējums ar Golden Gym, Gorilla Gym droši vien. Jā, esmu ļoti daudz notetovēts, tas ir mans hobijs, ja pa hobijiem vēl runājam ārpus sporta. Ļoti patīk tetovējumi. Tagad es neizdzēpšos, bet ja kādreiz tiksimies, tad parādīšu arī savus tetovējumus, jā. Kaut kā tā, mīļā, paldies, ka uzklausījāt, ceru, kad sapratāt man to stāstu, droši esmu gatavs atbildēt uz dažādiem jautājumiem, nekautrējieties, jā, un varam paturpināt sarunu. Jā, tagad laiks jums jautājumiem. Man ir daži sagatavot, bet ja kādam ir kāds jautājums, tad tagad ir tas laiks to uzdot. Jā, nav jāceļ jokakas. Droši. Atvainojos, Feliks. Tad, lūk, bišku slidens jautājums, bet pa jūsu stāstu jūs, principā, visu laiku atradāties solī no krimināla. Kā jums visu laiku tik filigrāni tieši tajā beidzīgajā momentā sanāca aiziet? Vai jums paveicās vienkārši, vai arī jums kādas pazīšanas, vai arī jūs vienkārši tāvat apzinājāties to brīdi, kad viss tā jau ir pēdējais, jāpagriežas, jāiet atpakaļ? Superīgs jautājums, paldies, Pēter, jā. Intuīcija, tā ir intuīcija, man ir ļoti spēcīga intuīcija, es jūtu, man pat zosen uznāca, jo daļa no maniem dombiedriem ir vai nu cietumā, vai zem 6 pēdu zem zemes, vai, baigie varianti nav, ir, kas arī ir izsitušies, un ir kā cilvēki izauguši, vai arī nodzērušies vai nonarkojušies, jā, jo pēc tam alkohols tika nomainīts jau pret smagākām vielām, jā, un lielākā daļai tomēr tas ceļš ir skumjš. Un arī tiem ienaudžiem, kas it kā ir izsitušies, varbūt tālāk arī dzīvē, diemžēl, bet tas alkohols nekur nav palicis, baigās dzeršanas ir. Un jā, tā kā laikam intuīcija, Pēter, tas ir pirmais, kas man ir nostrādājis. Tā ir tā intuīcija. Sirdsbalss, kad tas čujs, jā, čujs intuīcija. Jā, tas man vienmēr ir palīdzējis, jā. Un jā, laikam tā, es esmu izbraucis no tām situācijām, kad neesmu otrā pusē vai kaut kur citur. Jā.
Jā. Kāds vēl var būt jautājums? Bet par pazīšanām runājoties, kā tu saki, par pazīšanām tās arī daudzi nospēlējuši, jo es joprojām zinu visādas točkas, visādas vēl lietas un vietas, un man ir bijis tā, ka tēvi man arī jautāja, man izskatās, ka puika kaut ko lieto, kas varētu būt, viņš apraksta to situāciju. Nu, un es varēju arī īsumā ieteikt un redzēt, un tas arī ir, mēs ar sievu arī runājām, par cik esam paši gājuši visādiem tādiem brīnumiem cauri, tieši es, un tad es redzu, kā tas jaunietis varbūt atnāk mājās, kāpēc viņš tā uzvedās, vai kas tur tās notiek, vai, diemžēl tā skarbā pieredze arī palīdzēt beigās, jā. Ne jau, diemžēl, īstenībā jau forši, ka es varu dalīties, un arī jaunekļi uz nikotīnu, uz nusiņiem, uz spilventiņiem uzsēdušies, uz to brīdi, kamēr viņš iemet, viņš ir haipā, viņam let's go, ritīgi forši, haips ir lejā, viņš ir, vairs nav visi slikti un visi besī. Un tad tas tēvs, piemēram, satraucās, vai nav kaut kas nopietnāks. Es saku, pagaidām, tur, kur es zinu, kur točkas tik maz bērns vēl Limažos, paldies Dievam, neapkalpo, bet tas jau ir tikai laika jautājums, kas sāks augt uzs, tad jau varbūt pat ne tik tālu, tad jau aizies. Jā, tā kā, diemžēl tā melnā ēna puse mums tepat jau blakus ir arī Limažos, arī Rīgā, arī, es domāju, jūsu apvidu. Pašiem jābūt spēcīgiem, jā, tā izmēģināšanas vilkme ir liela, protams, bet, pašiem jādomā, jā. Tas ir vairāk tāds interesants novērojums, man ļoti patīk mācīties par psiholoģiju, un es līdzīgs jums stāsts esmu diezgan daudz klausies, un pēc maniem novērojumiem, visvairāk cilvēki ar līdzīgiem stāstiem nokļūst vai nu psihologos, vai nu treneros, vai nu mācītājos. Super. Vai mācītājos. Ne, bez jokiem. Jā, super, jo man arī šeit ceļš neapstāsies. Es jau zinu, kur es iešu tālāk. Es pagājušo gadu gribēju iestāties psihologos LU. Muļķīgi sagadīšanās neiestājos, jo nokavēju iestāšanos, dzirdēju par rādio atvērt iestāšanās klātienes studentiem. Domāju, vai pēc nedēļas uzvanīšu, vai pēc nedēļas, konkurss jau ir bijis, visi esat nokavējuši. Tā kā nākamgad mēģināšu stāties psihologos, jo visu mūžu šito es negribēšu darīt, bet kaut kādā brīdī es gribēšu jau ar šo vietu vairāk strādāt, palīdzēt, ieteikt, iedvesmot. Jā. Un man ir maziņa tāda superspēja. Cilvēki manā klātbūtnē ļoti atklājās. To es arī esmu pamanījis, kad mēs varbūt esam pavisam nedaudz pazīstam, pat vispār neesam pazīstam. Basēnā šo es pamanīju. Pienāk čals, viņš man sāk stāstīt tādas lietas, ka man tā, tu parasti šito stāsts ciešām best friendam savam, nevis čalim no glābējam, bet tas nozīmē, ka kaut kas manī ir, kad cilvēks atklājās, uzticās, man var uzticēties, es arī nešauju pa labi, pa kreisi, ko es dzirdu, un laikam jau tas, jā. Tu zināji, ka vēl nav jāceļ, cik reizes jau. Viss kārtībā. Man patīk, ka viņš paceļ roku, tad es zinu, ka jā. Pēter? Tad lūk, es gribēju vēl jautāt to, kad kā jums vienmēr pietiek drosmes, jūs esat ļoti daudz pamēģinājuši dažādas darbus, jomas, kā jums vienmēr pietiek drosmes, gribas spēku, lai aiziet līdz tam, un jā. Jā, kā jau teicu, aiziet līdz... Es nevaru darīt lietas, kas man nepatīk. Es nedaru lietas, kas man nepatīk. Un es visu mūžu to esmu tā pie sevis atkārtot. Tas nenozīmē, ka es nevaru grūtības pārvarēt. Es varu ļoti liels grūtības pārvarēt. Bet, ja man sirdsniņā atkal ir precitiens, kaut kāds vai kaut kāda nepatīk, es meklēšu variants, lai darītu atkal savu ceļu, lai savu to virzienu. Un tā drosme, vispār mīļēt drosme vienmēr tiek atalgot. Aizstāviet vājākos, mīliet sevi, močajāt, veicat drosmīgs lēmums. Pat ja tas citreiz paprasīs vai kādu asaru vai kādu awkward situāciju, pats man kaut kas jāpasaka, ko īsti negribās pateikt, vai tas varbūt sāpinās otru. Es vēl cīnos bišķiņi, esmu pleasant peoples. Esat dzirdējusi
tā teicām. Jā, es esmu mazliet pleasant peoples, kas latviski man ir grūti neizdabāt otram. Man gribas, lai otram labi, man vienmēr gribas, lai Feliksam ir labi sarunās. Nu, ar to es vēl cīnos, jo man arī nevienmēr ir viegli pateikt to, ko es gribu pateikt, bet es pasaku. Un tas pats ar izdarīšanu, jā, nu. Kaut kā tā. Jā, drosmi vienmēr atalgo tev. Drosmi vienmēr atalgo. Es ceru, ka es atbildēju, jā, es ko vēl varēju. Jā, paldies. Ralfs arī pacēl savu roku. Ralf? Jā, man īsti nav nekas, nav īsti jautājumu, ko uzdot, bet es vienkārši gribēju pateikt, kad es klausoties tevī, tu man godīgi sakot, esi man tā kā piemērs, tad, kad, piemēram, es jūtos slikti, jā, man tā ir diezgan bieži, kad es, piemēram, gribu padoties, kad es vairāk neko negribu darīt, nu, priekš kam tās mācības ir vajadzīgas, vai ne? Es vienkārši paklausos tevī, un tu esi viens no tiem cilvēkiem, kam ir, nu, tu esi līdzīgs tā kā mans onkulis, vai ne? Spēcīgs, vienkārši visas labās īpašības, un es nezinu kā citi, jā, bet es personīgi es no tevis reāli ņemšu piemēru, kā būt riktīgam vīrietim. Jo tāpēc, kad par tiem, nu, kaut vai par tiem certifikātiem, ne, mēs zinām, ka tas bija traks laiks, jā, bet tu ļoti labi, tu ļoti pareizi izdarīji. Un cepuri nos tev, tu esi, man tev... Paldies! Mēs kādreiz tiksimies, un es tev vienkārši paspiedīšu roku, jo tāpēc, ka ne visi cilvēki varēja tam pārbaudījumam iziet cauri, un ko es tev teikšu, kad tieši pārbaudījumi šādi mūs padara spēcīgāks, padara, piemēram, kā mūsu puišus, mūs padara vīrišķīgāks, jā, ka mēs būtu piemērs citiem, tā kā ļoti liela cieņa tev, un turpini darīt to, ko tu dari. Let's go. Paldies, Ralf. Jā. Kā man viens klients saka, viņš saka, nu varbūt mazliet vulgāri skan, bet nu, ir jāpaņem reizums tie pauti rokās un jāizdara darbiņš, jāpasaka, jāizdara, jāsakož vai, nu, un jā. Jā, tas kaut laiks bija rītīgi filtrs ar cilvēkiem, jā, bija kas es kaut laiks sākumā bija teica, ka es mežos slēpties un ko tur vēl, un tad pie pirmās, ka viņiem piedodējā darbu aizgāja. Man arī teica, nebūs varianti, un man tas aizvien lielāku to motivāciju pierādīt, ka nu, ir varianti, ja grib, vienmēr ir varianti, varbūt ir grūtāki un sāpīgāki, jā, bet ir varianti. Jā, Pēters pacēlis atkal roku. Jā, tad lūk, ir jautājums. Jūs arī pieminējāt to, ka jūs esat bijuši pret sistēmu. Un ir jautājums, vai jūs esat pret sistēmu līdz tam brīdim, kamēr likums vienkārši pāriet cilvēku tiesības, var teikt, un jūs esat līdz tam pret sistēmu, vai arī jūs esat radikālists. Un ja būs izvēles starp iešana pa sistēmas ceļu vai arī dzīvību, tad jūs izvēlēsieties censties pats. Tas ļoti labs jautājums, jā, laikam jau vairāk, bet es jau nesen pieķēru ar vienu, nu labi, tā, es vairāk laikam radikāli būšu noskaņots, bet es jau nesen pieķēru, kad es te bieži vien visiem, nu, ar ko pa sarunu, pa kaut ko tam līdzīgi, vēl nesen bija teātra ballē, spēlēja teātri, man gribējās atrast vēl kaut kādu jaunu azartu vaibu, iestājos šogad teātrī spēlēt. Bet tur bija teātra bala, un arī ar vienu vīru bija saruna, un es jau pieķēru, ka es sevi jau kuro reizi pa partizānu nosaucu. Un es saprotu, ka bāc vecīt, domā, ko tu runā, jo vārdi, diemžēl, kaut kādā veidā tev var piepildīties. Un nākamā situācija, kad es iedomājos, kad es tiešām varētu būt partizāns, nu, sorry, jūs zināt, kas notiek pasaulē, un visticamāk es karot, es nezinu. Grūti par to spriest, kamēr tas nav noticis. Bet te es nonācu pie tās atziņas, ka jau beidz savu saukt par partizānu, jo beigās moši to arī būs partizāns, kas dzīvos mežā un būs pret sistēmu, jo iesaistīties karā nozīmē, nu, ka tu esi vai nu vienā vai otrā pusē.
Es neesmu arī pacifists. Ja vajag, es varu nogalināt, esmu mednieks, esmu arī nogalinājis dzīvnieku, gan, protams, paldies Dievam, bet es zinu, ko tas prasa, es zinu, kāds izskatās asins, es esmu arī redzējis nošautu cilvēku policijā, tā kā arī tas ir man pa spēkam, bet es labprāt to nedarītu. Un ja šeit ir man jāatbild uz jautājumu, tad laikam esmu radikāls. Un tāds es esmu, es nevaru pret sevi izmainīt, tāds es esmu. Jā, tā kā atgriežoties vēl dziļāk, domājiet, ko runājiet, jā, reāli vārdi piepildās. Un man katrs rīts sākās, es pamostos, pat ja esmu nogurs, un man ir bišķiņi iekšā kaut kāds bess un grozons, šī būs brīnišķīga diena, Kalvī. Un man nav pat jāsmēt, bet es jau vienkārši noskaņoju, šī būs brīnišķīga diena, jo kosmos, visums vai enerģija, ko nevar izskaidrot, tev dod to, ko tu prasi. Viņi nešķiro laba, slikta, viņi tev atbalsta jebkurā tavā doma virzienā. Tā kā šeit arī es jau pieķeru tā partizāns. Nē, es negribu būt partizāns īstenībā, bet es gribu, lai man ir brīnišķīga diena, tāpēc man katrs rīts sākās ar šī būs brīnišķīga diena, un es ceļos, un īstenībā, paskaties, diena ir pusē, un man viņi ir jau super brīnišķīgi. Esmu 3 treniņus novadījis, esmu saticis draugu Feliks, es esmu ar jums aprunājies, es skatos, ka es jums arī uzlaboju dienu. Un, ja godīgi, tā ir mana misija, dziļi sirdī, iepriecināt cilvēks. Esmu arī dažādas terapijas, esmu bijis hipnoterapijās, vairākas reizes ļoti dziļās, kad esmu nonācis līdz savam kodolam. Un arī tur bija lielais jautājums, kas man ir jādara, kas es esmu, ko man jādara. Un visam vienkārši būt pirmais, būt šeit un tagad, un otrs iepriecināt, prieks, laime. Man ļoti patīk likt sajusties cilvēkiem labi. Un kaut kā tā, varbūt arī tā ļoti smieklīgi skan, bet mīlestība un prieks, tas ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Jā. Kaut kā tā. Droši vēl, ja jums ir jautājumi. Jā, šis ļoti forši kaut kā nopietni jautājums, kā man ir pavisam vienkārši. Nav vairs cik nopietni, bet jūs teicāt, ka šis Golden Gorilla Gym, tā kā jūs rakstījāt kā projektu, un vai bija tā kā vēl kaut kādas citas iespējas, par ko jūs gribējāt rakstīt, vai kaut kādas citas idejas? Super. Jā, super, mīļāk, ka tu pajautāji. Jā, otrs variants bija par moonshine. Zināt, kas ir moonshines? Kur zina? Moonshine. Moonshines arī jūs skolotāji nezināt, jā, Laura? Labi. Moonshines ir kanģa. Destilēts alkohols, mājās destilēts alkohols. Es alkoholu nelietoju, es māku viņu pagaršot, bet es viņu nelietoju. Kāpēc moonshines? Jo Amerikā, kad bija sausais likums, viņu sauca pa moonshine, mēnesis spīdums, kad viņi pārvadāja no točkas uz točka pa tumsu, pa mēnesi gaismu, un tāpēc viņi iesauc pa moonshine. Un kāpēc man bija vilkme moonshine taisīt? Man onkuls nodarbojās ar destilēšanu, ar kanģas taisīšanu, viņam sanāk brīnišķīgi. Viņa bērni negrib to mācīties, bet man ir mazā vilkme. Kā tas ir, kā viņš ražojās, kā viņš veidojās. Un, jā, tas arī strādā citreiz kā barters, kā valūta. Alkohols agrākos laikos arī ir kalpojusi kā valūta. Jā, moonshines. Tātad, Kristīna, tas ir no sporta uz alkohola ražotni. Tas bija pats otrs variants, ko es gribēju. Bet, jā, tas tā tālāk, ja tev godīgi jāsaka. Es jau arī godīgi saku visu. Jo mēs pašā ģimenē taisām kambuču, un tagad mēs lēnām domājam burt augšā nākamo projektu, un kambučas ražotni attaisīt. Esam jau 4 gadus darbojamies tā kā tikai starp pazīstamiem, tā kā neoficiāli, bet mēs taisam kambuču, ļoti garšīgi kambuču mums sanāk, un jā, rūpējamies par labām baktērijām savā puncītī, un arī tajā Covid laikā neviens nesaslimām nevienu reizi. Visos tajos gados ne bērni, ne mēs, jo dzērām kambuču un teicējām tam, ka viņi mūs izglāb, jā. Jo, ja tev ir spēcīgs bioms vēderā, jā, tad arī vispārējais ķermenis funkcionē un ir tip top. Kaut kā tā. Pagaidām pēdējais jautājums, kas man ir ienācis prātā, vēl par jūsu stāstu. Jūs ļoti stipri, tā kā var teikt, mētājāties no augstākiem spēkiem līdz visumam, vai jūs pieskaitiet sevi pie kādas reliģijas?
Noteikti nē. Esmu izlasījis Dvēseles ceļojums, ir tāda forša grāmata, 2 daļas, Maikls Ņūtons. Viņu var ievest mazliet depresīvā noskaņojumā, jo tu saproti, ka tu pirmkārt nedzīvo vienreiz, only body dies. Jā, tā kā par to man nav ne mazāko šaubu, ka mēs šeit neesam kā vienreizais pasākums. Un noteikti sev nepieskait pie reliģijas. Esmu kristīts, bet man neviens nejautāja, vai es vēlos, tā kā tas neskaitās. Esmu vairāk laikam savā ticībā, gaismā, enerģijā. Tas viss ir, jo ir enerģijas nezūdamības likums. Jebkurš notikums atstāja enerģisku kaut kādu spiedumu. Un šobrīd es redzu melus, es jūtu melus, es redzu melus, un es redzu, ka baznīca un reliģija manipulē un melo ar mums. Un tad līdz ar to, es tur neesmu. Diemžēl, jā. Ja tas kādam palīdz, esmu redzējis, ka arī čaļi no bedrēm izkāpa ar dažādām draudzēm. It's fine, ja tev tas strādā un tu vairs neesi narkomāns, labi. Bet sanāk, ka tu esi narkomāns pa citas sfēru, tu vairs nevar varbūt bez, nezinu. Bet ja tev tas palīdz un tev nenogalina, jā, ok. Jā, bet es neesmu reliģijos, sanāk, jā. Vai vēl kādam ir kāds jautājums? Pagaidām. Jo man ir daži sagatavoties vēl. Ja kādam ir kāds jautājums pirms tiem, tad tagad ir laiks uzdot. Nav. Labi, pirmais. Kāds tomēr izdomāja, ja? Droši, Anna? Man bija nedaudz grūti saņemties, bet vai tas nav grūti, tā kā jūs sastījāt, ka jūs darbojoties bandītus atturējāt un tā tālāk un šāvāt uz cilvēku, kas, manuprāt, ir diezgan grūti tā kā pārciešams, ka tu pats nepaliec tās nedaudz dīvains. Jā, Anna, pielabojuši, es nešāvu uz cilvēku, esmu redzējis, jā, sašaudu cilvēku, jā, bet tas jau tāpat. Un te man ir ļoti liela stresa noturība. Tas nozīmē, ka es varu reaģēt labi stresainās situācijās. Es nekad neesmu gāzis stresu mājās uz bērniem. Es jūtu, kad ir slikti. Kad man krājās, tad man ir dažādas metodas, kā es ar to tiek galā. Un viena no tām ir augstumpeldes. Augstumpeldes man palīdz. Elpošana. Ir tāda box breathing, es jums varu ieteikt. Box breathing, viņi izmanto svats pēcvienības Amerikā un jau arī Latvijā un citur pasaulē. 4 sekundes tu lēnām ielpo, 4 sekundes turi elpu ciet un 4 sekundes lēnām izelpo un atkal turi ciet. Sanāk tāda kastīte, ja? 4 in, 4 hold, 4 out, 4 hold. Un tu vari arī zīmēt ar acīm tādu kastīti. Bet tas ir tās veselīgie varianti. Tad, kad es vēl nebiju tik dziļi sev atklājis, protams, es to stresu mazināju ar marihuānu. Es diezgan biju ļoti aizrāvies arī ar marihuānu, arī mācoties augstskolā, strādājot katvaros. Man, arī strādājot policijā, es biju aizrāvies ar marihuānu. Un kopā tie bija kaut kādi 7, 8 gadi, gandrīz dienā. Labi, dienā varbūt ne, bet regulāras lietošanas bija. Un es jūtu, kad es sāku krist uz atpakaļ. Man ķērās te, es vairs nevarēju tik fokusēt padomāt. Man bija motivācijas trūkums. Ne pie kā labi, tas beigās nenoved, un es saprotu, ka es atkal roku kaut kādā ziņā citu grāvu, kur es tūliņ iegāzīšos. Jā, un tādējādi. Un tad atnāca tās elpošanas sesijas, ūdens peldes. Bet visu laiku bija sports. Tas gan visu laiku bija sports. Un arī ar sportu es sev esmu izlīdzis, esmu jūtu, kad ir čau, kad ir tāda situācija bijusi, vajag viņu izrēģēt. Es aizēju 20 kilometrus noskrienu. Un tad kaut kā var atjaunoties, jā. Gatavs. Vēl kādam kāds jautājums? Labi, izskatās, ka nav. Tad pirmais no sagatavotajiem jautājumiem ir, tu jau daļai man jautājumu atbildēji, runājot. Viens ir,
dažas lietas, ko tu iesaki visiem, tā kā apskatīt, apdomāt kaut kādas jomas, kas tev visvairāk izmainījuši, pieņemsim, tu jau minēji elpošanas un tādas. Kaut ko tam līdzīgi, ko tu ieteikt visiem apskatīt, apdomāt, pameklēt informāciju. Nu jā, ja runājam tīri fiziski, ēdiet pilnvērtīgi, domājiet, ko jūs ēdat, ir ļoti svarīgi, ko jūs liekat sevi iekšā, jo jūs esat tas, ko jūs ēdat, tas, ko jūs lietojat. Protams, katram tas ir mazliet individuāli, bet viss sākās ar biomu, ar vēdru. Arī, kad auglis aizmetās mācas vēdrā, vispirms rodās zārnu sistēma, un šī ir vissvarīgākā sistēma jūsu ķermenī. Ja puncītī viss būs kārtībā, tad arī uz āru viss būs kārtībā. 80% no serotīna, tas ir laimes hormoniņš, rodās vēdrā. Tā kā ir baigi svarīgi, ko jūs ēdat. Es ceru, jā, tie nav seriāls no rīta, tā kā auzu, ne, bet... Pārslas, jā, es nezinu, kāpēc man sanāk. Pārslas, jā, ir jābūt tādam labam uzturam, jo tad jūs būsiet spēcīgi lēmumos, jums labi strādās šeit, ko es vēl varētu ieteikt. Labi, zivju eļas, jā, tur omegas, tie paši kreatīni, bet tas ir ļoti individuāli, ko palietot un paskatīties. Ko es katram ieteiktu atrast, ir savu virsotni. Tas pat būs būtiskākais. Un neatkarīgi no tā, kas tas varētu būt. Vai tas ir sasniegums mācībās, darbā, attiecībās, fiziskajā plāknē. Atrodiet virsotnīti, kur jūs gribat uzkāpt, ko jūs gribat sasniegt. Ja? Gribat perfekti nokārtot šodien kaut kādu eksāmenu, tad dariet visu iespējamo. Gribat, jā, tā ir tā virsotne. Man arī, piemēram, ir virsotnes, kuras man ir jo katram jābūt virsotnei, kur mēģināt uzkāpt. Jā, vai ir tas izaicinājums? Tas ir no tiem viss, ok. Jā. Nākamais. Šo es tagad pat izdomāju. Kā iemācīties runāt tā, kā tu runā? Es pieņemšu, ka tā nevajag kaut kādas pusstundu no vietas, man jau saliek 2 teikumus pēc kādas loģiski, jo es zinu, ka lielai daļai to ir problēmas. Kā tu iemācījies tik pārliecinoši runāt, ja pieņemsim, ka tu ej saka, cilvēku to stāst, visu kaut ko un tā tā. Kā to vispār var... Jā, es saprotu. Laikam pirmais, saki, ko tev atkal par to sirsniņu, tas ir no sirsniņas nāk ārā, vai ne, bet kā to var iemācīties? Nemānies, saki taisnību, jo es jums arī diezgan tiešām vaļsirdīgi, tas ir mans dzīves stāsts, un ir vēl dziļāks detaļas, protams, un tas, lai paliek varbūt tad pie manis, bet, jā, nemānīties, būt godīgam pret sevi, bet kā tas palīdz ar jums runāt? Vai kad nāk tas ārā. Tavā vecumā man arī baigi nesanāca runāt. Es šļupstu, man joprojām es šauju ārā mēlīt, un man 3 vietā ir 3, un sanāk. Man arī ir tāda traucējuma, bet jā, es nekautrējos par citu viedokļiem vairāk. Man nav svarīgi, ko varbūt padomās. Es nelasu runāšanas brīdī citu emocijas, ja, jo vienkārši jālaiž ārā savējās. Un varbūt tas ieteikums par to runāšanu. Būt drosmīgam. Te atkal atgriežamies pie tā, ka, jā, runāt, mēģināt. Un tad jau viss sanāk. Jā. Bet paldies, ka tu tā pasaki. Jā, man arī ir tāds forši. Es jau nācu uz sarunu, es jau zināju, ka būs forši. Es arī neizspēlēju kaut kādas ainas galvā, kā varētu būt, kas varētu garām noiet. Es zināju, ka viss būs kārtībā. Jā, kaut kā tā. Jā, labi. Tad tam laikam ir atbild. Nākamais no sagatavotajiem jautājumiem. Kur tu tam visam, šo jau tu reiz atbildēsi, kur tam visam rod motivāciju? Kādā veidā tu visu laiku noturi to domāšanu tik pozitīvu un tādu enerģiju? Man īstenībā daudz to prasa. Man arī nesen bija saruna draugu, kuram attiecībās slikti, bērnam slikti ir. Un viņš ir, tu vēl teātri iestājies, Jēziņ, ko tu vēl nedari? Kur tu dabu enerģiju? Enerģija rodās darot. Jo vairāk tu dari, jo vairāk tu vari izdarīt. Un ļaut arī sev kādreiz būt nuņam. Tas ir tā, kad atrodas kaut kādu vidi, kur tu īsumā vari novilkt savus bruņas un pakārt un mazliet panuņot. Ja? Tagad es jums priekšā neņuņošu, neraudāšu, bet ir vide un apstākļi, kuros es varu būt tāds kāds, nevis es esmu, bet kur es varu būt
vājš īstenībā, un atslogots un atbrīvots, un apzināti es tad arī atpūšos un atjaunojos. Vai nu tas ir miegs, vai tas ir filma, vai tā es cenšos grāmatas lasīt, lai arī tā valoda izteiksmīgāk rodās. Es ar jums katram ieteiktu lasīt, kaut vai lēnām un mazliet, bet kaut vai 3 lapas dienā tas veidos paurīti tālāk un domāšanu. Brīvdienās, piemēram, kā es uzlādējos, es dejoju, man patīk uzlikt muzeju tepat zālē, un es reāli viens pats kaut ko padejoju. Katram ir kaut kādi instrumenti, kas uzlādē. Jā, es savus instrumentus tagad 36 gadu vecumā esmu atradis izkopis, un es tad viņus arī daru. Tās ir peldes, tās ir dejas, tās ir tas ir īsumā me-times, tāds laiks sev. Un arī interesanti sanāk, jo es vairāk varu iedot laiku sev, es varu iedot pēc tam vairāk laiku arī tev un kādam citam. Jā, pa baterijām ir jārūpējās. Un tai pašā laikā ir bijuši dienas, pagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa. Man ir pilna diena, es nopelnītu īsumā ļoti zolīdu naudas summu, bet es no rīta pamostos, un es jūtu, ka man baterijas ir tukšs, un es saviem visiem cilvēkiem uzrakstu, sorry, šodien nenotiek. Un ko es daru? Es nobumbulēju, es paskatos filmu, es uzspēlēju ar sīkajām konsoli, es reāli ļaujos būt arī vājš kādreiz, un es nekautrējos pateikt, ka kas tev pa vainu, saka, man ir baterijas tukšs, es nevaru šodien neko padarīt, un es neataisnojos vai neizdomāju. Agrāk es biju, domāju melus, tur, jāpalīdz mammai, jāizbrauc uz laukiem. Es vienkārši šauju vaļā, saku, nav man šodien labi, es gribu atpūsties. Un cilvēki ļoti to saprot, novērtē. Un arī viņam aizķerās, ja ir sūdīgi, nevajag savu laust un mocīt, atpūties. Vanā iet pusdienas laikā, man kādreiz kāds zvan, ko dara, es saku, sēžu vanā, pagad 12 dienā, es saku, jā, kāds problēmas. Kā tā, mīļā, jā, atrodiet, un katram tas instruments ir savs. Riteņbraukšana, skrituļošana, kino, domājiet, jā, kas jums sirsniņā liek tā kā, šitas ir mans, tālūk, jā. Tur es dabūju enerģiju, parūpējoties par savām mīļajām lietām. Es zīmēju, man patīk zīmēt. Man ir tāda kladīte, kur es sazīmēju visādus brīnumiņus. Tā. Jā, vēl viens jautājums, kas man liekas viens no vissvarīgākajiem, ko es gribēju, lai visi dzird atbildi par šo. Pamatā, ja tu aizēji uz kaut kādu, nezinu, latviešu pasēdēšanu, ja, kur jums ar tavu no vecumu cilvēku dzirdēsi, tur rēķini tas, jā, darbā nelaimīgi un tā tālāk. Un viena no pirmajām grāmatām, ko es izlasīju tādā ziņā, ka es vispār lasīju, ja, kas vispār kāda jēga bija Bagātais nepagājis tēvs, Roberts Kiyosaki, kur doma ir par finansiālo brīvību. Viņa variants ir tāds, ka tu pieņemsim, tu strādā, kur savus gadus, ja tu sakāri naudu, nopēc nekustamos īpašumus, tad no nekustamiem īpašumiem tu izjēni, tu sadzās tavs izmaksas dzīvošanas. Bet tu šo finansiālo brīvību, jo tajā gadījumā, ka tā finansiālo brīvību, tu dari, ko tu gribi, ja tev neesi, tu iesprostots vai kā tā. Un manā skatījumā tu šo kaut ko līdzīgi esi ieguvis bez tās daļas. Kādi ir kaut kādi tavi ieteikumi, kad iemācīties tā kā cilvēkiem būt brīvākiem, nebaidīties par to naudu tik ļoti, tik maukt. Man ir atbildi uz šo jautājumu, jā, jo ir tās teiciens, monētai patīk ripot, monētai ir jāripot. Tas nozīmē, ka tu nedrīkst turēt to monētu ciet. Un es diezgan ilgi biju diezgan skops pret sevi, pret apkārtējiem, pret savām, vismā pret sevi. Un man bija žēl, es skaitīju no algas līdz algai. Un man nācās arī skaitīt no algas līdz algai, jo man bieži vien nesanāca. Bija kaut kādi SMS kredīti, kaut kādi, lai saviltu galus kopā. Un tad biju, naudas kursā, tādā pie Nikas Lindas, tāds populārs kaut kāds meiteņu kurs, bet tas reāli strādāja. Viņš reāli strādāja. Mēs tur ņēmām no zemapziņas blokus. Par visādiem iesētiem naudas blokiem, piemēram, naudiņa jānopelna grūti, nauda nāk grūti, jāstrādā smagi, lai nopelnītu labi. Nauda ir ļauna. Visādi šādi iesētināti bloki jums īstenībā čakarē to naudas plūsmu. Nedrīkst somīt likt uz zemes, ja? No nauda nebūs. Nedrīkst ap pliku rokas laucīt virsmu, jo tad tu saukt prom labklājību. Tie bija mani bloki. Es ar viņiem pastrādāju, es viņus ieraudzīju, es uz viņiem paskatos un pasaku, tie nav mani, es esmu no šī prom, uztais mazu rituālu, uzrakstu uz lapiņas, tos blokus, un tā arī skaļi pasaka, tie nav man, un aizmet viņas sadedzina. Un tad man kaut kā
tā naudas plūsma sāka iegriezties. Es neskaitīju katru kapeiku, es droši tērēju, atļāvos sev nopirkt foršu treniņu tērpu, atļāvos sievai kaut ko nopirkt, atļāvos ieguldīt zālē un nebaidoties par to, kad tā man būs pēdējā naudiņa. Jo kāpēc es saku, naudai patīk ripot, monētai patīk ripot, viņa iet un nāk. Viņai, protams, patīk, ka viņa skait, viņu vajag skaitīt, ja? Bet viss sākās psiholoģijā, viss sākās ar savu attieksmi pret viņu. Un tad es sev pieķēru, ja es agrāk, piemēram, ļoti skruplolos skaitīt, tā bāc, un nervozēju par viņu. Man arī tas visums piespēlēja situācijas, ka man ir jānervozē par viņu. Man atkal nesanāk, man atkal tāds izdevums. Šobrīd es tik pārticis neesmu dzīvojis, jā, un tikai tāpēc, ka mans mindsets ir sakārtots, kad es, neskaitu. Bet tā pašā laikā es nepalieku kaut kāds kokī vai lepns tagad, ka man, ir labi. Es esmu kaifoju tālāk, kaifoju pa dzīvi, izbaudu dzīvi, un tas tev atkal nāk atpakaļ. Tas nenozīmē, ka tev jābūt bezatbildīgam, kaut kādām plānām jābūt, protams, un kaut kā. Bet pa lielām nesēdēt uz naudiņas, baigi interesanti, nesēdēt uz viņas, ļaut viņai plūst, un tad viņi atplūdīs atpakaļ. Jā, bet ar to vispirms jāsakārto šeit. Jā. Kaut kādā. Okay. Un tagad ir tev kā no sporta jomas. Kādi ir tavs top uzturbērnātāji? Tagad ir jautāt teikt par uzturbērnātājiem. Tādēļ. Labi, aiziet. Jā, es Lions Mane lietoju, baigi krūta lietā. Tā Eža dižadatene saisēna, kas būtībā pabaro tavus neironus smadzenēs un palīdz veidoties jauniem tīkliem, viņa barība. Jaunu tīklu veidošanai tagad arī savam tēvam un mātei ieteicu, viņam ir 60 gadi un viņiem bišķiņi sāka ķerties, viņi saka, jūt, ka kaut kas ķerās. Un tad tā ir tā Eža dižadatene, D-vitamīns ir mans top, D-hormons īstenībā, tas ir D, saulīte, ja, D-vitamīns. Un zivju eļu lietoju, tā ir man tā kā top, kas man iet, un kreatīns, jā. Kreatīns arī tagad ir pa viņu populāri runā. Sievietēm viņi ir arī ļoti vēlams lietot, sevišķi pēc, vispār jau visiem, ne tikai pēc 40, arī ar sportiskajiem, jo nodrošina daudz funkcijas, ne tikai šitās funkcijas, bet arī kognitīvās. Bet mans top uzturs, Feliks, ko es tev ieteiktu, ir izaicināt savus smadzenes un apgūt kaut ko jaunu. Mēs pagājušajā nedēļā ar sievu izaicinājām viens otru ar žonglēšanu, kurš iemācīsies pirmais žonglēt. Un tā, mēs nedēļu mētājām bumbiņas, mētājām, un ko es jūtu? Es jūtu, ka man smadzenes sāk sāpēt, bet tā patīkam. Es jūtu, ka asins sāk pieplūst frontējā, priekšējā daivā. Tas nozīmē, ka tas atbild par koordināciju, un es reāli jūtu, ka man būs atkal augšā smadzenes, un es domāju, man nekas nav jālieto, man bumbas jāpamētā. Un man reāli smadzenes atkal, tiek tā kā haipots augšā un kačāts, jā. Un es māku tagad žonglēt. Pa nedēļu iemācījos žonglēt. Okay. Un šis ir arī vēl viens tāds, es tikai atceries, ka bija gadi apakaļ, kad es pats sāku zālē. Un tam bija man mammai, mums tur viena radniece, viņa tāda bišķī ar novirzēm, varētu teikt, kaut kur salasījusies, proteīns nogalina vai ko tur. Un katru reizi, kad es gāju dzert savu proteīnu, man mamma visu laiku met stārās stulbus komentārus, jā. Un es zinu, ka man vēl tāgāk, ka man vispār ir aizliegts, jā. Tu aizies mājās uz kreatīnu burku, tev pateiks, ka tu steroīdus lieto, un tev, ir trakāk, jā. Varbūt ir kaut kādi ieteikumi? Vajag izglītot, vienkārši vajag izglītot. Arī man mamma manā sportiskajā sākumā, kad es no viena grauba izkāpu ārā uz otru, atkal bija slikti, jo es dzēru proteīnu, joprojām es viņu dzeru. Bet kas tas ir? Tas ir dehidrēts olbaltums, jā, tā ir vista. Tā ir vista, biespiens, dehidrēts, sausināts, jā, pulvera veidā maksimāli vēlreiz apstrādāts, lai būtu vieglāk uzglabāt un lietot. Es bērniem dodu proteīnu, neapzināti tā, bet pie smūtijiem es lieku klāt, pie pankūkām es lieku klāt. Ko es varu ieteikt, vajag izglītot mammas, tēvus, vajag izglītot cilvēks, jā, tā ir vienkārši izglītošana, jā, un tad jau
tad jau tur viss ir safe, protams, jāpērk kvalitatīvas lietas, jā, un izglītot vajag. Jā, Pēter. Jautājums, kādas firmas jūs ieteiktu? Jā, sapratu. Tā, man patīk Trūfit produkcija, jā. Trūfit produkcija. Es teikšu godīgi, es skatos uz akcijām, kas ir, skatos Amerikas tirgu. Vajag uzprasīt man no galvas, man katreiz VP laptis noteikti nav, jo, man liekas, tepat Eiropā viņi ražo. Nutrex man patīk, Opti, Golden Nutrition standarti. Tu man samulsinās. Liels speciālis, bet no galvas uzreiz tev nevar tagad tā nosaukt, jā, kāds, jo man nav tik akurāt būtiski. Ana? Bet tad iznāk, ka proteīnu lietot ir labi vai nepārāk? Jā. Ana, tu proteīnu lieto būtībā katru dienu, vai nu ēdot olas, vai ēdot vistu, vai ēdot biespienu, tu lieto proteīnu. Proteīns kā tāds, kas ir pakā pulverī, viņš ir vienkārši apstrādāts tā, lai viņu vieglāk uzglabāt, un tu visu kaut kur viņu var pielikt. Protams, viņi nedrīkst pārdozēt, jo tādā nierītei grūti strādāt. Nu, jebkas jau, kas ir pa daudz, ir kaitīgs. Arī proteīns pa daudz var būt kaitīgs. Un, jā, sanāk, ka proteīns ir labs, jo ja tev ikdienā iztrūks olbaltumvielas, tad tev smadzenes neattīstās, tu pati neatjaunojies. Un tas jau noved tālāk pie citām slimībām. Imunitāte ir zemē, ir sarkopēnija, kad muskuļu masas zudums ir, un pa lielam viņš mums katram ir vajadzīgs. Jā. Tālūk. Jā. Un tad pēdējais jautājums, kas man bija sagatavots, ir, mums eit skolā, cik es diezgan daudziem runājis, kas iet sportā tā tālāk, kāda tev interesanti stāst par steroīdu lietošanu? Par to visu, ja tu šajā jomā pirms bijis gadiem, ja tev ir kaut kāds interesants stāsts, ko tu gribi padalīties būtu. Nu jā, tur ir īstenībā... Jo tagad tas ir ļoti aktuāli, par gadiem paliek, ja, kad TikTokā viss kaut kur, ja, tas tiek vitīgi popularizēts, un tagad ir tie saimi, ja, kur sāk lietot 15 gadnieki, ja, džima aizai, un kāds ietirgo, un tad tas trakt problēmas kaut kas, ja, un... Varbūt kāds interesants? Nu, īstenībā, tur arī man ir pieredze liela, jā, tur ir liela pieredze. Esmu gan arī pats pamēģinājis visu kaut ko, gan ilgāks, gan netik ilgas laikus. Nu, ko es varu, tā atziņa pašās beigās ir tā, kad, sanāk sev bišķi mānīt. Tā iekšēji, ja man tā lietošana, sanāk pašam sev mānīt, tu gribi kaut ko vairāk no sevis izspiest, kaut ko mākslīgi izspiest, jā, Bet viss atkarīgs no tās iekšējās sajūtas, ja pašam tam cilvēkam, kas to dara, liekas, ka tas ir ok, un tiešām tas neiet pretī pret viņu pašu principiem, kas es tāds esmu, lai tev teikt, nedar to, tas ir kaitīgi. Kaitīgi tas, protams, tas ir. Tā ir mākslīga sintētiska viela tavā ķermenī pa lielam. Man ir draugu lokā, kam ir bijuši operācijas dēļ to, ja, kad veidojās tam, kam nav jāveidojās. Bet man ir arī stāsts, kur čalis lieto visu mūžu gandrīz, un viss viņam ir ok. Tā kā tas ir ļoti individuāli pēc mērķiem. Jā, man pašam tas vienmēr beidzās ar to, kad es skatos spogulī un es jūtu kalvī. Saprotiet, es jūtu sevi, es māku sarunāties ar dvēseli, ar savu sirdi. Un tā man vienmēr pasaka, tu dari nepareizi. Un kā es varu turpināt darīt to, ko es daru nepareizi? Tas pats arī bulijošana. Es iekšēji paskatoties spogulī uz sevis. Man ir sirds balss, kas saka, vecais, šitas nav pareizi. Bet tas, ka tas ienāk tagad jauniešu vidū, un tas paliek aizvien populārāk. Jā, tā tas notiek. Man prieks, ka es pats esmu to mēģinājis un redzējis. Tātad man tuvākie cilvēki, ja to dara, es varu redzēt un cik es varu pakonsultēt, pakonsultēt. Vai vajag vai nevajag. Bet vairāk jāuzmanās no tā, ka varbūt tagad arī daudzas
neteikšu fake laboratorijas, bet nevienmēr tā izcelsme ir pārbaudīta un tā kā legit apstiprināta. Jā, par to jāuzmanās ir. Jo interneta vietnē var norādīt dažādas tur, kad visi ir forši, bet īstenībā tu līdz galam nekad nezinās, kas tur ir iekšā. Jā, tā kā. Bet, tas testosterons krītās vīriešiem un jauniem puišiem, negribot. Tas ir mikroplasmas, tas ir, es, piemēram, nelietoju plasmas pudeles, man viss krūzītes ir no stikla. Es tādu sīkumiņus pieskatu, jā. Labi, es velku sintētisku maiku, bet es gribētu varbūt visu koku vilinā ģērbties, jā. Un linā, bet, līdz tam es vēl izaugšu. Jā, viss sākās ar sīkumiņiem, jā. Tu nevari apiet labu miegu, atpūtu, tu vari lietot, ko tu gribi, bet ja tu nerūpēsies par miegu, uzturu labu atpūtu, tad tu pa lielam vienā brīdī sagāzīsies. Ja? Tas ir tā kā mājai, tu vari viņu ātri uzskačāt, uzbūvēt, bet ja nav bāze, ja nav pamati ielikti, tad viņš ir tāds šeidī, viņš vienā brīdī gāzīsies. Līdzīgi jau arī par to steroīdu lietošanu. Jā. Tas laikam meita ierakstēja viss.